Nesen mūsu redzeslokā nonāca paciente, kurai bija progresējošas balss problēmas. Taču šis balss aizmakums nāk ar izteiktu saspringumu mūsu balsī, kas ārkārtīgi provocējās dažādās stresa situācijās. Tad balss būs ļoti, ļoti savilkta. Viņa varētu palikt ārpus elpas, tāpēc, ka viss kaklā sažņaudzās, un tā fiziskā sajūta, kas varētu būt izjūtama kaklā, bet tiešām ir kā jūs kāds nedaudz mēģinātu žņaukt. Balss var palikt nemainīta situācijās, kad mēs raudam, kad mēs smejamies, kad mēs priekā izsaucamies. Ja šis atbilst par jums, tad ļoti iespējams, ka jūsu diagnoze ir balsenes distonija, spazmatiskā disfonija. Šo procesu pamato patoloģiska palielināta balsenes muskuļu aktivitāte, kuru mēs varam pierādīt, veicot balsenes elektromiogrāfiju. Procedūras laikā jūsu kaklā, caur jūsu kaklu tiks ievadīta pavisam maza adatiņa muskulī, kurš nodrošina balss saišu kustību un mūsu runāšanas spējas. Ja izmeklējuma laikā mēs diagnosticējam, ka šis muskulis ir pārlieku lielā aktivitātē, mēs varam pierādīt šo spazmatisko disfoniju un caur šo pašu mazo adatiņu ievadīt botulīnu toksīnu. Botulīna toksīns samazina muskuļu kustību. Līdz ar to mēs panāksim, ka šajā muskulī mazināsies slodze, savilkums, un jūs atgūsiet savu iepriekšējo balsi. Jāņem vērā, ka tuvākajās dienās pēc procedūras iespējams jūs pilnībā pazaudēsiet savu balsi, nebūs iespējams parunāt it nemaz, izņemot pavisam klusu čukstus balsi, taču tā sāks parādīties arvien labāk un labāk, un aptuveni 10. pēc procedūras dienā tiks panākts vēlamais efekts, kurš atkarībā no jūsu slimības smaguma vai izvēlētās medikamenta devas varētu nodrošināt jums labu balsi līdz aptuveni 3 mēnešiem. Diemžēl slimībai ir tāda gaita, ka medikamentam samazinoties šajā muskulī ir nepieciešama atkārtot šī medikamenta ievade. Mums ir grūti paredzēt, kurš būs laika periods, pēc kura jūs visticamāk sāksiet atkal izjust diskomfortu ar savu balsi, bet vidēji tie varētu būt 3 mēneši. Pēc tiem 3 mēnešiem mēs tiekamies atkārtoti un jūsu balsenes muskuļos tiek injicēta botulīna toksīna deva.